Vai Rīgai draud aplūšana, un tas var prasīt cilvēku upurus? Šonedēļ noslēdzās projekta Rīga pret plūdiem ietvaros izstrādātā galvaspilsētas pretplūdu plāna sabiedriskā apspriešana. Plānā paredzēta vērienīga būvniecība, taču iedzīvotājs visvairāk interesējas, kas notiks ar viņu konkrēto zemes gabalu vai māju. Tematu turpina Arta Ludborža. Iestājoties siltākam laikam, upē sācis paaugstināties ūdens līmenis. Daugavas posmā no Ullas līdz Jēkabpilī ūdens līmenis pieaug par 8 līdz 16 centimetriem diennaktī. Taču galvaspilsētai vislielākos draudus rada nevis pavasara pali, bet gan ilgstoši spēcīgs ziemeļrietumu vējš. Tas ūdeni no Rīgas jūras līčas spiež atpakaļ Daugavā, paaugstinot līmeni arī pilsētas kanālā un Ķīšezerā. Ja tāpat laikā, teiksim, ir augsts ūdens līmenis arī upē, pavasara palu rezultātā, tad ūdens līmenis var būt ilgstoši paaugstināts un applūst šīs piekrastes teritorijas un teritorijas ap Ķīšezeru, Juglas ezeru. Bet tādi īsti palu plūdi, kas saistām ar Daugavu, mūsdienās kopš Hesa izbūves Rīgā, nebūtu tādi būtiski. Esošā pretplūdu aizsarga sistēma samērā labi pasargā pilsētu no vējusplūdiem, taču eksperti atzīst, ka klimata pārmaiņu ietekmē nākotnē aplūstošās teritorijas palielināsies. Pat labam kritiska atzīme, kad aizsardzība vairs nedarbojas, ir 2,20 metri. Pēdējo 140 gadu laikā šis līmenis pārsniegts tikai vienreiz, 1969. gadā, bet bīstami tuvu tas bija arī 2005. gada janvāra vētrā. Tāpēc izstrādāts Rīgas pretplūdu aizsardzības plāns, kas paredz konkrētus mehānismus, kā pasargāt galvaspilsētas aplūstošās teritorijas no pazušanas zem ūdens. Jauna asfaltēta iela izbūvējot un 2 slūžas, ja mēs attiecīgi tad šeit pasargājam faktiski lielu daļu Lucavas salas no aplošanas. Speciālisti modelējuši dažādus risinājumus, pieņemot, ka ūdens līmenis pasaules jūrās un okeānos ik gadu paaugstināsies par 4,5 milimetriem. Piemēram, dambi būvniecība, slūžu būvniecība, esošu ielu paaugstināšana, kas diezgan efektīvi strādā kā tāds plūdu ierobežojošs instruments, ja, un arī slūžas kuģojums ir, tie pārsvarā tie risinājumi, kas tika identificēti kā nepieciešami, lai konkrētas teritorijas pasargātu no aplūšanas. Rīgas domē ieviešot šos pretplūdu pasākums, viņiem tomēr būtu jāskatās arī ļoti tas teritorijas plānojums, lai tajās vietās, kas tagad ir nomodelētas, ka tās ir plūdu apdraudētas, lai jauna būvniecība nenotiktu. Eksperti gan norāda, ka nogrimšana Rīgā nedraud, ja vien nesabruks uz Daugavas būvēto hidroelektrostaciju dambji. Postoši un stihiski plūdi tuvākajā laikā Rīgai nedraud, kas varētu nest kaut kādus cilvēku upurus. Drīzāk te ir jārunā par ekonomiskajiem zaudējumiem. Pat labam tiek izstrādātas vadlīnijas plānošanai aplūstošajās teritorijās un aprēķinātas pretplūdu plāna īstenošanas izmaksas. Taču tas, vai un kad 2020. līdz 2050. gadam paredzētais plāns tiks īstenots, vēl nav zināms. Arta Ludborža, Aivars Baltmanis, LNT.